Gan jau, ka lielākajai daļai nākotnes parka skatītāju mājās ir kāds mūzikas centrs, varbūt arī mājas kinozāle, vai pat vēl labāks salikums ar pastiprinātāju un pāris spēcīgiem skaļruņiem. Kādi nu vadi un kabeļi šai audio aparatūrai nāca līdz no veikala, tādus visticamākais arī izmantojot un esat apmierināti. Tomēr, vai zinājāt, ka jūsu pārsimt latu kinozāle vai mūzikas centrs patiesībā var skanēt labāk? Jebkurai audio tehnikai, ko mēs nopērkam komplektā, nāk kabeļi. Nekādi, bet viņi ir, ja. Godīgi runājot, rēķināsimies to, ka viņi paredzētu tikai tam. Tiešām būtu skaidrs, ka tā tehnika skan, jo to var izrēķināt ļoti elementāri. Jebkurš ražotājs saražo vairāk kā 10 vai 15 komplektus, un tikko kā viņš, piemēram, saražo kaut vai 1000 mikrosistēmas, un šie kabeļi, rupi rēķinot, maksātu, piemēram, kaut kāds $20, ko viņi dod jums līdzi, tad tie būtu $20,000 papildus. Parādiet man vienu normālu ražotāju, kurš būs gatavs dāvināt pircējiem $20,000. Nebūs. Šie kabeļi normāli maksā apmēram 30–40 centus, nevairāk. Tātad, loģiski secinot, ja nomainīsim ražotāju līdzdotos zemās kvalitātes drātsgabalus pret labiem akustiskajiem kabeļiem, skanējumam tiešām vajadzētu būt labākam. Te gan nosacījums ir, ja vien jūsu skaļruņi vispār ļauj nomainīt kabeļus bez drastiskām iejaukšanās metodēm. Parasti šim nolūkam skaļruņa aizmugurē ir īpašas pieslēgvietas, kas ļauj šo procesu paveikt ātri un vienkārši. Bet mazliet vairāk par pašiem kabeļiem. Здесь все просто. Кабель изготовлен из бескислородной меди. Šeit viss ir vienkārši. Šis kabelis ir izgatavots no bezskābekļa vara, un tas ir darīts ar nolūku, lai šis vads neoksidētos. Pretējā rezultātā oksidējies kabelis rada audio signāla traucējumus. Šis kabelis ir noslēpts divkāršā izolācijā, un tas vienmēr paliks tāds, kādu to redzam. Būtu vēlams to nejaukt ar elektrības kabeļiem, kurus varam nopirkt būvmateriālu veikalos. Tie pēc pusgada paliks zaļi un kropļos skaņas kvalitāti. Тот через полгода у вас позеленеет и испортит звук. Viens mazs knifiņš, kuru būtu jāņem vērā. Uz jebkura audio kabeļa jūs atradīsiet ražotāju nosaukumu. Tad atcerieties, ka šī te uzraksta virziens norāda uz to, kādā virzienā jāplūst skaņas signālam. Kā jau saprotat, skaņa virzās no tās avota uz skaļruņiem. Подобные колонки, акустические системы, позволяют не использовать коннекторы. Šādiem skaļruņiem nav nepieciešami īpaši savienotāji. Ar tiem, protams, ir ērtāk un ir labs kontakts, bet tie ir lieki tēriņi. Tātad kabeli var pieslēgt arī bez konektora jeb savienotāju. Atliek kabeļa galam rūpīgi noņemt izolāciju, nesabojājot nevienu vara dzīsliņu, ielikt skaļrunī un stingri pievilkt. Un akustiskā sistēma darbosies lieliski. Акустическая система будет прекрасно работать. Lūk, cik šis process patiesībā ir vienkāršs, ja vien zina un ievēro pāris pamatlietas. Bet starp citu, mēdz būt arī tādas akustiskās sistēmas, kurām aizmugurē var sastapt nevis 2, bet 4 pieslēgvietas. Tas nepieciešams tādēļ, lai izvairītos no zemfrekvenču skaļruņa atgriezeniskā signāla ietekmes uz augstfrekvenču skaļruni. Kārtējā tehnoloģiskā viltība, lai samazinātu kropļojumu apjomu audio skanējumā. Tātad pie šāda skaļruņa jāpievieno kabelis jau ar 4 dzīslām. Что вы получаете, подключая 4-жильным кабелем? Ko jūs iegūstat, pieslēdzot skaļruņam 4 dzīslu kabeli? Papildus parastajai stereo panorāmai, ja skaļruņi ir pareizi novietoti, jūs vēl iegūsiet skanējuma telpiskumu un dziļumu. Sajūta ir patīkama un salīdzinoši nedārga, ja jau par šādu 4 pieslēgvietu akustiku esat samaksājuši. Pievienošanas principi gluži tādi paši kā ar 2 vadiem. Vien pie pastiprinātāja, plusa un mīnusa vadus atbilstoši pa pāriem saliekam kopā un pievienojam katru pie atbilstošās izejas. Tālāk jau varam pievērsties pie nākamās lietas – kabeļa resnuma un garuma. Толщина кабеля, сечение кабеля – важный параметр. Kabeļa resnums, jeb diametrs, ir būtisks parametrs. Ja jūsu pastiprinātājs ir piemēram ar 100 vatu jaudu, mājas kinozāle vai stereo pastiprinātājs, šajā gadījumā jums pietiek ar kabeli, kura šķērsgriezuma diametrs ir 2,5 mm. Tas ir pietiekami. Pastiprinātājs strādās normālā režīmā un skaļruņi saņems atbilstošas jaudas signālu. Ja kabelis būs resnāks, tad palielināsies zemās frekvences. Te var paeksperimentēt. Tomēr pašmērķis ir nevis kabeļa diametrs, bet gan dzīslu izstrādē izmantotā vara kvalitāte, lai tas maksimāli ilgi neoksidētos. Самоцелью является не толщина, не сечение кабеля, а именно качество вот этой меди, из которой изготовлен этот кабель.
Самое главное, чтобы вот она осталась такой же вот бескислородной, то есть без участия кислорода на долгое время. Savukārt par kabeļu garumu runājot, ir viens noteikums, ko noteikti jāņem vērā. Vai tā būtu vienkārši divu skaļruņu stereosistēma vai arī mājas kinozāle, divu priekšējo galveno skaļruņu kabeļu garumam līdz pastiprinātājiem vai atskaņotājiem vienmēr jābūt vienādam. Šie divi stereo skaļruņi ir galvenie kopskanējuma veidotāji, tāpēc te visam jābūt precīzi, gan vienādam vadu garumam, gan arī pareizam izvietojumam. Часто неправильно располагают акустические системы. Bieži vien skaļruņi tiek nepareizi izvietoti. Blakus aparātam vai arī vienu augstāk, vienu zemāk. Tas nav pareizi, jo skaļruņus jācenšas izvietot tā, lai tie abi un jūs kopā veidotu regulāri 3 stūri. Tad jūs iegūsiet normālu stereo skanējumu. Ieslēdzot mūziku, sadzirdēsiet, ka kontrabass stāv kreisajā pusē, klavieres pa vidu, bungas labajā pusē un tā tālāk. Jūs sadzirdēsiet pilnu spēlējošo muzikantu paleti. Bet, ja skaļruņi stāvēs pie paša centrālā aparāta, visa skaņa nāks no viena punkta un nebūs telpiskuma efekta. Tāpēc skaļruņus vajag izvietot plašāk. Это очень важный момент. Колонки надо разнести. Nobeidzot šīs reizes stāstu par mūsu audio aparatūras skanējumu uzlabošanu ar labu kabeļu palīdzību, īsi piebildīsim, cik tad šāda lieta patiesībā varētu izmaksāt. Ja minējām, ka oriģinālie rūpnīcas vadi varētu maksāt vien pārdesmit centimetrus, tad labi audio kabeļi var maksāt sākot no pāris latiem līdz pat pāris tūkstošiem latu par 1 metru. Katram pašam būtu jāizvēlas savas audio aparatūras un savu ausu lutināšanas pakāpi, atkarībā no finansiālajām iespējām. Bet profesionāļu vidū pastāv viens matemātiskais princips, kā noteikt atbilstoši izmaksas par labu kabeļu iegādi. Ideālā variantā, protams, būtu, jūs varētu paklausīties, kā tas skan jūsu sistēmā, bet pretējā gadījumā vienkārši iziet no šī aprēķina 20% no kopējās sistēmas vērtības. Nu, vēlams, ja jūs neesat ļoti liels speciālists, kabeļus dažādu firmu nemiksēt, bet parasti lielākāties ražotāji piedāvā gan akustiskos, gan starpkomponentu kabeļus. Tā kā ņemiet visu no vienas firmas, tas vismaz noteiks kopējo konkrēto skanējumu jums.